Sveiki! Te Katrīna Runa, un šis ir podkāsts Manas tavas patiesības sarunu daļa. Sveika, Alvīna! Kādas tev ir attiecības ar vārdu kustība? Jā, sveika! Kustība vienmēr ir bijusi kaut kāds tāds mans izteiksmes veids, un sākotnēji daudz es esmu mācījusies kustību caur dejas pieredzēm bērnībā, sporta dejām, tautas dejām, un tad tur ir tā, tu nedomā, tev ir kaut kāda kustība vai sporta nodarbības, vai tā būtu dejošana, ir kustība, ko tev māca un ko tev tā kā uzliek, bet šobrīd es jau esmu savā dzīves ceļā un jau arī tādā profesionālajā darbībā aizgājusi līdz tam, ka patiesībā kustība ir tā dabiskā mūsu valoda, un faktiski bērni jau no dzimšanas mums kustība ir pirmā valoda. Jā, tā kā pirms mēs vēl iemācāmies runāt. Un pēc tam jau manas pieminētā skola un tas laiks, kur mums visādas kustību prakses māca un attīsta, patiesībā reizēm aizved tieši mūs prom no tās mūsu autentiskās, dabiskās kustības. Tā kā es arī esmu ceļā, esmu gājis cauri dažādām pieredzēm, bet šobrīd savā dzīvē es kustību izmantoju arī, lai sevi sajustu, lai izpaustu, lai regulētu kaut kādus procesus savā dzīvē. Un kādai kustību terapeitam, kustība ir viens no galvenajiem darba instrumentiem arī manā profesionālajā darbībā. Tā kā, kustība ir viss. Tā kā tas ir man tāda ļoti svarīga daļa, un es domāju, ne jau man, tas ir visiem jautājums, cik mēs esam apzināti par to. Jā, kad tu to savu stāstu, tad man arī norezenē tieši par to, kad kā visiem tā kustība nāk no nodarbībām. Un, protams, noteikti, vai ne, arī ko tu izvēlējies tajā brīdī, vai tev bija iespēja izvēlēties, tas arī ir arī no svara. Man piemēram, bija aicinājums uz kustību jau pašā sākumā, un nevēl es tagad pasniedzu jogu, jo tā arī ir kustība. Tādēļ tā kustība ir ļoti, ļoti dažāda. Jā, es domāju, ka savā ziņā tā tad ir šī dabiskā kustība, kas vispār katram mums ir bioloģiski paredzēta, lai mēs varētu un spētu attīstīties. Man patīk arī, man liekas, ka Klaudija Hēle bija tā, kas teica par to bērnu attīstību. Es esmu bijuši uz viņas arī apmācībām kaut kad sen, kad man bērni bija maziņi, un tad viņa teica, kad patiesībā, jo mēs katrs piedzimstam ar to dabisko kustību, un vecāku uzdevums ir netraucēt, netraucēt attīstīties un būt, nodrošināt vidi, telpu, apstākļus, klātbūtni, lai tā kustība attīstītos katrā cilvēkā dabiski. Bet tas, ko tu saki, mēs kā bērni nevaram veikt šīs izvēles. Tur noteikti ir tā vide, tā ģimene, tie vecāki, kas varbūt tās izvēles veids, un skola un izglītības sistēma, kas arī ir tāda, vēl arī, man liekas, atsevišķa tēma, kas ir septembrim ļoti piederīga. Bet tāpat kā kustība ir kaut kas, kas man ir vienmēr bijis ļoti tuvs un dabisks, tā arī mācīšanās ir kaut kas, kas man vienmēr ļoti paticis, un es vienmēr septembri esmu gaidījis. Un tā arī ir tāda kustība, vai virzība. Jā. Smadzeņu kustība. Jā. Jo skaidrs, ka tā visa kustība viņa jau sākās pirms mēs fiziski izdarām kaut kādu kustību, un tur ir domas, un tur ir emocijas, un tur ir mūsu nervu sistēma, kas patiesībā nosaka tos visus impulsus. Un forši ir tas, ka tā kustība nekad neapstājās. Tikai reizēm mēs par to nemaz nedomājam, ka patiesībā pat tad, kad mēs nekustamies, tur ir šī kustība, kas tīri fizioloģiski ir klātesoša. Tādēļ man parasti lieku pasmaidīt, tad, kad mani klienti konkrēti par jogu saka, ka es jau neesmu lokans, es jau neesmu tāds kustīgs, vai es jau tur nevarēšu izdarīt to, bet arī jogā
tas nav par to, kā tu izpildi to pozu, bet vienkārši, ka tu esi tajā brīdī un dari labāko, ko tu vari izdarīt. Vai galvenais īstenībā sajust sevi tajā brīdī. Jā, nu, teiksim, manā kā deju kustību terapeita kabinetā bieži vien izskan ar jauniem klientiem un pacientiem bieži vien izskan tas teksts, kur es viņiem saku, šeit nebūs stāsts par pareizām vai nepareizām kustībām. Ja? Protams, ir kaut kādas kustības, kā dažādas elpošanas prakses un metodas, kur noteikti ir kaut kādi teorētiskie pamati, un tur mēs varam tā kā izmērīt, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Bet daudz svarīgāk ir tiešām, tā kā tu saki, arī sajust, nu, kas ir tā kustība, kas man ir vajadzīga šobrīd. Nevis ar prātu, tā kā racionāli izdomāt, ka tagad tur, nezinu, uztaisīt svecīti vai 50 reizes piepumpēt. Tas ir tas, kas ir obligāti jādara, bet sajust, kas ir tieši man tas vajadzīgais. Un tad tur ir tā sajūta puse. Un otra puse, kas droši vien ir arī, ko es klausījos arī tavā pārdomu stāstā par tādu, nu, tu to tā nenosauc, bet es teiktu, tā ir disciplīna. Jā, tā ir. Jā, tā kā, jo mums nepietiek tikai ar to vienu pusi, kur ir kaut kāds tas impulss. Jo ir brīži, kur apstākļi ir tādi, ka tā impulsa arī nav. Jā, un ja tev ir disciplīna, tad vismaz pieturies pie kaut kāda soļa. Jā, ar disciplīnu es saskaros arī katru dienu, bet pēdējā laikā tas ir tāds tā kā vienkārši apzināties, kad viņai ir jābūt. Lai kaut kas notiktu, vai lai kaut kas mainītos, vai arī, lai es dzīvotu to dzīvi, kādu es vēlētos, lai ir vairāk tie pozitīvie brīži. Jā, un es domāju, ka ir svarīgi arī meklēt tos veidus, kā saglabāt to kustību, varbūt arī tajos brīžos, kad ir grūti vai kad mūsu ikdiena pārņem un kad varbūt nav enerģijas, jo patiesībā, ja mēs pastamies uz ķermeni un uz to, kā darbojas mūsu nervu sistēma, tad tas pirmais, ar ko mēs tā kā strādājam, faktiski arī ir enerģijas līmenis. Kā es varu to savu enerģijas līmeni paaugstināt, jo reizēm ir tie stāvokļi tiešām, kad mēs esam izsīkuši un sevi iztērējuši gan darbā, gan ģimenes dzīvē, un tad tur ir tāda, tā kā man liekas, labi ir piefiksēt, kur es šobrīd atrodos. Jā, man ir maz enerģijas, man ir grūti. Es tā kā varbūt nejūtos, ka man gribētos kustēties, bet paturēt prātā, ka tā enerģija rodās no tās kustības. Ja? Un tā kā reizēm es to salīdzinu ar tādu tirgus sistēmu. Ja būs tā kā pieprasījums, tad veidosies arī tas piedāvājums. Ja? Jo mūsu ķermenis, viņš jau to enerģiju parasti veselīgi spēj atjaunot tā kā pats. Jautājums atkal, vai mēs netraucējam, vai mēs nodrošinām visu to kas tur ir vajadzīgs. Ja? Un tad, tikai tad, kad tas enerģijas līmenis ir paaugstinājies, tad mēs varam runāt, ka tur paaugstinās motivācijas līmenis. Savukārt motivācijas līmenis ir vispār kaut kas ļoti gaistošs, ļoti nenotverams, un tad tur jau nāk tā disciplīna. Tāpat kā iedvesma. Jā, tas būtu tā kā mākslinieks sēdēt un gaidīt, kad viņam atnāks mūza. Jā, un iespējams, ka tā arī daudzi slaveni mākslinieki nekad arī nekļūtu slaveni, jo viņiem tā mūza varbūt atnākt vienreiz dzīvē. Un tur jau tad nāk klāt tomēr tas darbiņš, ko mēs izdaram, kur mēs pieliekam to piepūli. Ja? Tā tad es zinu, man enerģijas nav, es neko negribu, bet ko es varu ar to enerģijas līmeni, kas man ir šobrīd, ja? Un kā es varu to audzēt. Jā, šodien es varbūt iziešu pastaigāt 5 minūtes, un rīt es varbūt iziešu 5 minūtes, un tad man ķermenis teiks, viņai vajag ražot vairāk enerģiju, tāpēc, ka viņa kur iet pastaigā, un tad vienu dienu es iešu 15 minūtes, un mūsu ķermenis saprot, mums nepietiek tā enerģija, mums ir jāražo viņa vairāk, jā, un, protams, tam visam jābūt ir balansā gan ar to, kā mēs sevi trenējam un pieaudzējam to enerģijas līmeni, gan, protams, arī dabiski ļaujam atpūsties. Jā, pagājušā gadā man bija vairākas reizes tādas ilgstošas saslimšanas, un pirmās 2 reizes es neļāvos tam procesam
un turpināju darīt tā, kā es daru. Un, protams, ka tad man bija tas atkritiens uz vēl ilgāku laiku, un tad atkal man iestājās tāds noliegums, bet es taču esmu vesela, vai man ir jādara darbs, kādu es esmu ieplānojis darīt, un vēl trakāk palika. Un tad man vajadzēja kādas 3 tādas epizodes, un tad 3. epizodē, ko es darīju, tagad tieši vasarā, es vienkārši paļāvos un ļāvos tam procesam, vēroju sevi, un darīt to, darīt to, ko es varu tajā brīdī. Es nedrīkstēju kustēties, jo man bija pēc tam arī vēl pēc saslimšanas vēl bija ieplānota tā operācija, kas bija jāizdara. Un tā kā sanāk dubultā, man dod tādu zīmi, apstājies, sajūti, pavēro. Un tad es sāku vienkārši ar to emocionālo kustību. Es sāku palasīt grāmatas, vai atgriezties pie grāmatām, atgriezos pie dienas grāmatas rakstīšanas, vēroju vienkārši sevi katru dienu, un tad pēkšņi vienu dienu es sajūtu, man gribās kustību jau fiziskā līmenī, un tad es jau pastaipījos vai yin-jogu paņēmu, kas ir ļoti, ļoti mierīgi un meditatīvi, un es sajūtu, es jūtos labāk, un tad nākamajā rītā, tā kā saka, man tiešām bija tā sajūta, ka ar katru rītu man bija tā enerģija mazliet vairāk, un tad jau es pakustējos jau vairāk, un tad jau es varēju jau tiešām palocīties un kaut ko ar spēku padarīt, bet arī ar tādu, es vairs no sevis neprasīju, ar tādu varu, kā vajadzētu. Un tagad ir pagājis jau laiciņš, un es jau esmu atgriezies pie pasniegšanas, un es saprotu, ka es arī pasniedzu tagad savādāk. Tā kā, kad man vajadzēja tos posmus, lai tā kā pamācītos arī, jo es bieži mēdzu arī pasniegšanā, piemēram, ar kādu enerģijas līmenis atnāk, man liekas, es uzdošu tagad dubultā jaudu gan sev, gan klientiem, un mēs kopā ražosim tad vairāk enerģiju, un arī es būšu ieguvēja, bet patiesībā tajās dienās, kad man nav tās enerģijas, un man ir jāpasniedz, un jābūt tam cilvēkam, kas tur telpa, man tieši otrādi, man vajag to sazemēto enerģiju, nezinu, likt pasīvāks pos, vai arī tieši otrādi turēt ilgāk, mazāk kustību, bet es toreiz atceros, kad bieži pieķēru sev pie tā, kad es arvien ātrākā tempā taisīju vai spēcīgāks pos, un tad man likās, es esmu uzražojis tādu labu enerģiju, bet pēc tam ir kritiens, un tad tagad es tā, ir forši sajust sevi tiešām un kustēties apzinātāk, un arī vadīt apzinātāk jogu, un arī tas darbā arī palīdz. Ir īpaši, ka man ir fizisks darbs, kur arī man ir jāpielieto savu enerģiju. Un es neesmu tas pasniedzējs, kas sēž malā un vēro vai tikai pieiet klāt, bet es tiešām vairoju kopā to enerģiju, jo man patīk, ka mēs tā kā ar tādu vienotu sajūtu kaut ko gala rezultātā radam. Jā, un es domāju, ka tas ir par to, ka patiesībā satikt gan sevi, gan arī savus klientus un vispār citus cilvēkus tur, kur viņš ir. Nevis tur, kur mēs tā kā iedomājamies, ka mums vajadzētu būt. Ja? Man darba pamatā, terapeitiskajā darbā arī ir, es satieku to cilvēku tur, kur viņš ir šobrīd. Un tad mēs sākam no tās vietas, ja? Jo tas būtu apmēram tā, ka cilvēks atnāk pie tevis un viņš, piemēram, nav 3 dienas ēdis, un tu viņam liec nodarboties ar jogu, lai viņš varētu nomierināties. Ja? Ir kaut kādas tās pamatvajadzības, kas mums tomēr ir jāsabalansē, kur tas līdzsvars ir jāatrod, un sev tas viss ir jānodrošina, lai ķermenis atkal spētu atjaunoties. Ja? Un reizēm nepietiek ar to, ka mēs zinām, ka pareizi ir tā vai šitā, bet mums ir jāierauga, bet kā ir pa īstam. Kā ir te šajā telpā, kur es atrodos. Jā. Un vadot jogas tagad šādā stāvoklī, kad es esmu pati gājis cauri dažādiem posmiem, un es varu pieņemt, ka es varu arī nebūt pašā spēcīgākajā formā stāvot pretī cilvēkam vai klientiem. Un es sapratu, ka manī piezogās tāds tā kā rotaļīgums vai tāds improvizators vairāk, ka vairs nav tas standarts, tā kā būtu jābūt, tā kā tu saki. Un bieži vien, vai gandrīz vienmēr tā ir, kad mans tas rotaļīgums atmaksājas to, ka tas cilvēks man pretī arī ar līdzīgu enerģiju atnāca, mēs abdivi tā kā viens otru papildinam, un es redzu, ka klienti uzreiz vairāk atverās, vai tā enerģija ir
tāda super silta telpā. Nevis labi, mēs esam, kad ir aktīvāk joga, mēs tur un nav tik apzināti, tad mēs forši pajaugojam, bet tad pietrūkst tās saiknes elements. Un nevienmēr vajag to spēcīgo enerģiju, lai tiešām sajust sevi, un to es viņa jogā arī redzu, ka pietiek vienkārši palpot ar sevi vieglā, nepiespiestā pozā, un cilvēkam pēc tam ir super dziļa relaksācija un tās iekšējs miers un sevis mīlestība. Jā, spēja gan caur kustību, gan varbūt arī reizēm caur nekustību atgriezties tā kā, pie sevis, vai ne? Tā kā, kas ir tas, kas šobrīd tur veidojās, ja? Un rotaļīgums ir vēl atsevišķa tēma, par ko būtu vērts parunāt arī kustību terapijā, jo rotaļu un tāds rotaļīgums patiesībā, lai viņš varētu tapt, mums ir jāiedod sev atļauju paskatīties, kā būs, kas sanāks, kas nesanāks. Jā, tā kā bērni arī rotaļājās. Un reizēm jau tā kā mēs sev pieaugušie vispār to tā kā noliekam malā un nedaram, bet patiesībā tas iedod tādu veselu telpu un pasauli un vietu arī tām neplānotajām kustībām, kas patiesībā reizēm mūs aizved pavisam jauniem ceļiem un jaunām vietām, kur mēs varam kustēties. Tā kā, jā, tu esi sajūta stihidejās, kad tu turi sevi kaut kādā konkrētā rāmī, un tad tev ir iedota tāda droša telpa, kur vienkārši tev nav nekāda noteikuma, un tad sākumā ir tāds, kā tur kustēties vai nekustēties, vai kā ir pareizi nepareizi. Un tur es laikam pirmoreiz tā vēl spēcīgāk sajūtu tādā pieaugušā vecumā to rotaļīgumu elementu. Ka vienkārši ļauties un būt, un tā kā nav nozīme, kur tev tā kāja roka atrodas, vai vispār tu kusties vienkārši. Tur tas ir, tas, ko tu runā, tas ir tas stāsts par līdzsvaru. Jā, un arī tu pieminēji vārdu drošība. Tiklīdz mēs esam kaut kādā drošībā, mums ir tie noteikumi, mums ir tā disciplīna, mums ir tas rāms, tur tad ir vieta arī tai rotaļīgumam, tai improvizācijai, tai kaut kādai jaunu lietu pieredzēšanai, jo pretējā gadījumā, ja tas rāms nav, tad arī tā drošība pazūd, un tad jau mēs tā kā jau bišķiņi riskējam ieiet tādā galējībā, kas pārvērš tādā hausā, kur faktiski tur tā drošības sajūta pazūd. Tur, protams, var būt ļoti rotaļīgi un forši, bet... Es gribēju teikt, ka es domāju, ka tur var arī iestrēgt kādu laiku. Jā, un arī atkal otra puse, vai ne, par to, ka nepalikt tikai tajā disciplīnā un rāmī, jo tad mēs atkal stagnējam, un tad mēs, patiesībā neienesam neko jaunu tajā savā kustībā, dzīves telpā un tādā būšanā. Jā, un es domāju, kā ir tev, kad kustība ir tavs darbs, un tā ir tava jau ikdienas sastāvdaļa. Jā, cik viegli ir pašam speciālistam strādāt ar to savā ikdienā? Protams, pēc tādām garām dienām, kur man ir arī viens no darba, tā kā galvenais darbs man norit slimnīcā, kur tomēr ikdienā es vairāk esmu ar cilvēkiem, kam ir arī kaut kādas grūtības, traucējumi un kas iet cauri tādiem grūtiem periodiem. Un mēs ne tikai kustamies, bet daudz arī runājam un analizējam. Tad ir tā, ka ir dienas, kad vakaros man ieslēdzas viss. Vienīgais, ko es gribu, ir paralizēties, nekustēties, neko vairs neredzēt, nedzirdēt, nejust. Bet tur atkal nāk klāt tās manas zināšanas, tā mana pieredze un arī droši vien tāda pozitīvā pieredze, kur es jau apzinos un zinu, ka tai kustībai tur ir jābūt, bet viņai ir jābūt varbūt savādākai. Jā, jo manā darbā, kur es esmu kā terapeits, tā kustība, miedarbība, komunikācija, viņa ir uztveroša, kas prasa pilnīgi manu klātbūtni, un tur katrs cilvēks tajā telpā ienāk ar kaut kādu savu kustību, ar kaut kādu savu stāstu. Tad vakarā man, protams, ir jāmēģina attīrīties no visu tā, ko es varbūt esmu paņēmusi, kas nav manējais, un tad tur ļoti labi nodara tās kustību prakses, ko es savā dzīvē esmu atradusi, kas man palīdz, un
Tas nevienmēr ir vienāds, ir kaut kāds, kas ir disciplinēts un ko es tiešām paredzu savā kalendārā, un es zinu, ka tur man būs dejošana, vai tur man būs sports, vai tur man būs joga. Bet ir arī tāds reizes, kur spontāni ļaujos kustībai, kas man, piemēram, aizved uz mežu, pieskarties kokiem vai pakustēties kopā ar ūdeni, ar dabu, ja, kas ir atkal milzīgs resurss un tāds potenciāls, kur arī tā kustība nekad neapstājās. Jā, ūdens ir viena no manām tādām stihijām, kas ir atgriezies pie manis. Es teiktu, ar pagājušo gadu tā izteikti, kad tas attīrīšanās elements un tā plūstošā sajūta. Un, jā, gan augsts ūdens, gan silts, bet jā, tā kā tu saki, kad vai ne, dienas beigās, ja tu esi uzkrājis to citu cilvēku kustību, enerģiju, tad ir labi atrast sev veids, kā attīrīties, lai neapjuktu, kur ir tavējā. Jā, un galvenais ir, es domāju, ne jau tikai mūsu darbā, bet tā kā vispār, ja mēs runājam par kustību, tur ir vieta gan kustībai, gan nekustībai, un viņām abām tur ir jābūt, kas ir mūsu aktīvie stāvokļi un kas ir mūsu tie pasīvie miera stāvokļi. Bet arī tur ir jāatrod tas līdzsvars, lai nav tā, ka mēs iesprūstam tikai aktīvā darbībā un kustībā, vai tikai tādā nekustībā, pasivitātē. Ja, jo īstenībā visas tās problēmas un grūtības rodās ne jau no būšanas vienā vai otrā kvalitātē, bet drīzāk no tā, ka mēs pārāk ilgi esam tikai tur vai tikai tur. Jā, tā kā... Man vēl bijis, kad es no savas prasu to kustību, kas man īsti nav vajadzīga tajā brīdī. Tā kā prāts man izdomā to, bet es nesajūtu, un tad ir tā problēma. Jā, bet reizēm arī strādājot ar cilvēkiem, es redzu, ka ir daudz vieglāk, kad ir tā prāta kognitīvā puse, kur mums iemāca un pasaka, kā man vajadzētu kustēties šajā pasaulē, lai viss izdotos. Un tagad vispār apkārtējā telpā ir tik daudz informācijas, un arī tajā ir ļoti viegli pieslieties kaut kādiem viedokļiem, kā mums vajadzētu kustēties, ko mums vajadzētu darīt. Ja? Un tas ir tik daudz. Un cilvēks aizmirst, īstenībā pajautāt, bet kas man dara, ja? Ko es gribu. Un tas nevienmēr ir viegli. Tāpēc ir vieglāk izvēlēties, ka kāds mums pasaka, kā vajadzētu darīt. Ja? Bet tas, es domāju, arī ir stāsts par tādu kustību attīstības ziņā, nobriešanā, pieaugšanā. Ja, ja bērni, mēs esam vidē, kur kāds mums māca un palīdz vai nepalīdz attīstīties, ja, tad, kad mēs esam pieaugušie, tur mēs tomēr paši esam atbildīgi par to attīstību, par to, kas tad būs tā kustība, kam es sekošu. Gan tādā fiziskā ziņā, gan garīgā. Jā, var jau izmēģināt. Jā. Tā kā saka, paņem par piemēru citu viedokli, pamēģināt un saprast, vai tas dara vai nedara tev. Tā kā es domāju, ka viens pareizās atbildes šeit nav, un tas ir forši, tas ir burvīgi, tas iedod to atvērto skatu, cik patiesībā daudz dažādas kustību iespējas mums šajā pasaulē ir dotas. Jautājums, vai mēs uzdrīkstamies viņas arī tā kā ieraudzīt un izmantot. Jā, tad mūsu vēlējums varētu būt klausītājiem sajust, kas ir tava kustība, kas tev būtu vajadzīga šajā brīdī. Jā, un meklēt, sajust un meklēt. Jā, paldies tev. Paldies.